Sveicināti! Šoreiz es gribu sacīt par divkāršiem standartiem, kas darbojās mūsu kooperatīvā. 30. martā pie mājas Maskavas 379 norisēja mājas sapulce. Piedalījās 28 dzīvokļu īpašnieki. Apsprieda dienišķās problēmas un gaidamās vēlēšanas. No mājas valdes sastāvā atstāja bijušo valdes locekli. Mājas iedzīvotāji ir vienisprātis, priekšsēdētājs arī, tas ir normāli. 31. martā pagāja mājas Aglons 28 sapulce ar tās pašas dienas kārtību. Bija klāt 28 cilvēki. Iedzīvotāji ar balsu vairākumu nobalsoja par nevēlamo priekšsēdētājam cilvēku. Priekšsēdētājs izziņoja sapulci par nelikumīgu, jo nebija kvoruma. Ir pasludināta jauna sapulce uz 2015. gadu 8. aprīli. Un kā gan bija lieta ar citām mājām? 20. martā 2014. gadā notika sapulce pie mājas Lokomotīvas 44. Bija klāt 25 dzīvokļu īpašnieki. Priekšsēdētājs, nebūdams šīs mājas iedzīvotājs, piedāvāja Lietveža kandidatūru. Citus uzskatus viņš neklausījās. Sapulce netika izziņota par nelikumīgu. Kaut arī vairākums nav nobalsojis par piedāvātā kooperatīva priekšsēdētāja kandidatūru, viņš iznesa viņu uz kopsapulci. Spriežot par to, ka man jau 4 reizes nedod sapulces protokola kopiju, viņš neeksistē. Taisnības dēļ jāatzīst, ka es neredzēju, ka kāds viņu veda. Reģistrācija bija, bet arī tās kopijas nedod. Tas izsauc aizdomas, ka reģistrācijas lapa tiek izmantota citos mērķos, piemēram, piekrišana uz ūdens skaitītāju maiņu, kuru mums uzspieda. Vienu dienu agrāk, 2014. gada 19. martā, tika novadīta sapulce pie mājas Bultu 4. Bija 15 cilvēki. Atkal jaunu kandidatūru piedāvā priekšsēdētājs, kaut arī šai mājā viņš nedzīvo. Sapulcē gāja runa par mistkastēm, pie kurām lietu nepieiet, par bērnu laukumu, mamām nav kur iznākt uz pastaigu, par pagraba atslēgas nepieejamību. Priekšsēdētājs solīja visu atrisināt. Protokolu neviens neveda. Balsošanas vispār nenotika, bet uz kopsapulci tika iznesta kandidatūru, kuru piedāvāja priekšsēdētājs. Netika sacīts, ka sapulce nelikumīga. Gadu agrāk, 2013. gadā 18. aprīlī, novadīta sapulce pie mājas Aviācijas 19. Kvorums arī nebija. Atkal kandidatūru mājas vecāka, viņa arī valdes loceklis piedāvāja priekšsēdētājs. Šai mājā viņš arī nedzīvo. Pie reizes pat šis cilvēks uz mājas sapulci nebija. Par to viņa pati sacīja 2013. gada 2. maija kooperatīva sapulcē. Un kā gan lieta citās mājās, bet nekādi. Ja valdes loceklis no mājas apmierina priekšsēdētāju, tad māju sapulces netiek veiktas, pat demokrātijas redzamības kooperatīvā. Tā pie Bultu 8 mājas, māju sapulce par piedāvājumu māju vecāku valdes locekli netika veiktas no 2006. gada. Viņš apmierina priekšsēdētāju, bet iedzīvotāju uzskats nevienu neinteresē. Domāju, ka neviens cits uzskats vai viedoklis priekšsēdētāju neinteresē. Tā visi darbi par lielu naudu nav saskaņoti ar māju iedzīvotājiem. Par kā naudu viss tas tiek apmaksāts. Lēmums tiek parakstīts ar valdes locekļiem, bet valdes locekļos ievēlēti tikai tie ļaudis, kuri nekad nesacīs priekšsēdētājām nē, neskatoties uz pretlikumību viņu darbībām. No šejienes arī divkāršie standarti. Vēlis priekšsēdētājā var pārkāpt likumu par māju sapulci. Nevēlis atradis spraugu, kā piekasīties vai izdomāt kaut ko jaunu. It kā valdes loceklis viens cilvēks, bet māju vecākais cits.
Tas ir par māju Aglonus 28. Tāds iespējas, ka priekšsēdētājs mums ir i Dievs, i cārs, i karavagonis. Nu, ir jums informācija pie pārdomām, par ko balsot. Paldies par uzmanību!